Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāj! Es esmu Vita Kalniņa, un šis ir raidieraksts tāpēc, ka traumēts. Šī būs raidieraksta jau 13. epizode. Laiks skrien tiešām vējas pārniem, jāsaka, un jau tik daudz epizožu aiz muguras, un kaut kā gribas mazliet atskatīties tajā, kas ir paveikts, un es tā sekoju arī līdzi, gan to, cik daudz jūs klausaties, gan arī, kura epizode varbūt ir visklausītākā, kas ļoti interesanti, tad joprojām nepārspējami pirmā ir visklausītākā, un tā ir daudz reižu vairāk klausīta nekā daudz lielākā daļa citu epizožu, un droši vien arī tāpēc, ka tur tomēr arī ir paši pamati šajā tēmā. Tas, ko es arī vēl esmu dzirdējusi, kad dažs labs atrodot šo raidierakstu, sāk klausīties un tad noklausās visu no vietas, kas man liekas tomēr ir diezgan ekstrēma pieredze. Ne tas, ka varbūt tās būtu tik daudz stundas, lai gan arī, protams, jau diezgan daudz ir sakrājušās, bet tomēr klausīties intensīvā veidā tik daudz par traumu pieredzēm, tas var radīt arī tādu emocionālu pārslodzi. Un es tomēr gribētu arī šeit izteikt mazu tādu brīdinājumu vai aicinājumu. Lūdzu, neklausieties tomēr daudzas epizodes no vietas, lai jūs nenonākat šādā pārslodzē, tīpaši, protams, ja jūsu pašu dzīves pieredzē ir kaut kas traumatisks un arī vēl nepārstrādāts, tad, protams, tik lielā koncentrācijā esot kontaktā ar šo tēmu, tas var palikt pa grūtu. Vislabāk es jums ieteiktu klausīties pa vienai atsevišķai epizodei, varbūt pat iepauzējot arī to, ja kādā brīdī kaut kas liekas pa smagu vai pa grūtu un atstājot varbūt kādu gabaliņu arī pat uz nākamo dienu vai aiznākamo dienu un tad turpināt klausīties. Un tad, kad ir noklausīta tā epizode, arī viens tāds ieteikums, pārunājiet ar kādu to, ko jūs tur dzirdējāt, pārunājiet, kādu ietekmi tas uz jums atstāja, kā jūs jutāties to klausoties, par ko jums pēc tam ir jādomā, kad noklausījāties šo epizodi. Tādā veidā ar kādu citu cilvēku daloties pārdomās par to un arī pastāstot par savām jūtām, jūs labāk varēsiet pārstrādāt šo informāciju un labāk arī integrēt viņu savā pieredzē. Joprojām gribu arī uzsvērt, ka raidieraksta klausīšanās vai jebkuras cita veida informācijas iegūšana nevar aizstāt psihoterapijas procesu. Psihoterapija tomēr ir kaut kas atšķirīgāks, individuāla pieeja tieši tev, tavai problēmai un iedziļināšanās tieši tavā stāstā, kā arī ir kāds speciālists, kurš uzņemas atbildību par to, ka nonākot kontaktā ar kādām iepriekš varbūt sāpīgām pieredzēm, traumatiskām pieredzēm, ka tās tiek mazliet tā apstrādātas vai kaut kā tiek šis speciālists parūpējās par to, lai šīs atmiņas, kuras varbūt tiek paceltas, neapgrūtina tavu ikdienas dzīvi, un tas patiešām ir drošāk, ja mēs ar īpaši smagām traumatiskām atmiņām saskaramies tad, ja mūs pieskata kāds pieredzējis profesionāls tajā.
vēl viena lieta, ko man arī šeit varbūt gribas tādām ievadiņā vēl pateikt, ka kaut kad nesen tieši pamanīju diskusiju, un droši vien, ka tādas ir daudz pašlaik, par to, vai mākslīgais intelekts drīz aizstās psihoterapiju, jo diezgan daudz cilvēki apspriežās ar mākslīgo intelektu par dažādiem arī emocionāliem jautājumiem un pārdzīvojumiem, un, protams, saņem arī pat daudzos gadījumos diezgan jēdzīgas atbildes. Te gan es teikšu tā, ir jābūt jau arī diezgan tādam apzinātam par to, kas ar mani notiek, kā es jūtos, ko es domāju, kas man pietrūkst, lai vispār noformulētu savu problēmu, savu sāpi, lai noformulētu jautājumu, ko mēs uzdodam šajā gadījumā mākslīgā intelekta rīkam, jo, ja mēs esam ļoti skopi savās izpausmēs un pasakam tikai jūtos slikti, ko man darīt, tad droši vien arī tā atbilde nebūs pārāk izvērsta. Un tur var būt daudz kas jēdzīgs, izanalizēts un arī atdots atpakaļ kā tādā ieteikuma formā, bet tomēr viena lieta, manuprāt, nekad tas nespēs, mākslīgā intelekta rīks nespēs aizstāt, un tas ir kaut kas ārkārtīgi būtisks, par ko es arī šajā raidierakstā jau esmu minējusi. Un iespējams, ka, ja es klausījies arī iepriekš, tad jau es dzirdējis, varbūt pat nevienu reizi vien, ka sāpinājumi, ievainojumi, traumatiskas pieredzes lielākoties veidojas kādās attiecībās, notiek attiecībās. Līdz ar to arī patiesa dziedināšanās var notikt tikai un vienīgi attiecībās. Patiesās, dzīvās, dziļās, siltās, cilvēcīgās attiecībās. Un šo, protams, ka tu vari piedzīvot ar cilvēkiem, kuri ir tev ikdienā apkārt, ar kuriem tu tiecies, runājies, esi kopā, ar partneri, ar brāļiem, māsām, vecākiem, bērniem, draugiem. Un, protams, to tu vari piedzīvot arī ar savu psihoterapeitu, kurš iespējams tieši caur to, ka ir gana daudz jau strādājis pats ar sevi, ar savu psihiju un saviem ievainojumiem, varbūt tāds mazliet jēdzīgāks arī citreiz pavadonis nekā varbūt kāds no taviem apkārtējiem cilvēkiem, lai arī es neizslēdzu, ka, protams, arī tuvinieki varētu būt ļoti, ļoti atbalstoši un spēcinoši. Bet nekad, es domāju, vismaz var jau būt, ka kāds vēl kaut ko pavisam jaunu izgudros, bet tomēr es domāju, ka mākslīgā intelekta rīks, kurš, ja tā vienkāršoti varētu teikt, ir tomēr robots, ja? Viņš nespēs aizstāt cilvēcīgas attiecības. Un līdz ar to, lasām, klausāmies, analizējam un tomēr meklējam arī attiecības, kurās tad dziedināšanās var notikt pa īstam. Tāds garais ievads sanāca šai epizodei, bet man likās svarīgi arī pēc pirmajām 12 mazliet tādu atskatiņu. Šīs dienas tēma, par ko vēlos jums pastāstīt, atbildība par sevi un savu dzīvi. Tad, kad tu izlasīji šo tēmas nosaukumu, varbūt tagad vēlreiz dzirdi, kad es to arī atkārtoju, ko tu sajūti? Ko tas tevī izraisīja, kas pirmais tev ienāca prātā, kad tu to izlasīji vai tagad tu to izdzirdēji. Jā, žēl, es nedzirdēšu tavas atbildes, bet tomēr varbūt apturi uz mirkli manu tālāko stāstu un mēģini vēlreiz ieklausīties sevī, sajust, sadzirdēt, kas ir tavas reakcijas uz to un ko tu par to domā. Un tad, kad tu atgriezies atpakaļ, tad, es pastāstīšu tev, ko es saprotu ar šo atbildību, kāpēc tā ir pieauguša cilvēka uzvedība vai pieauguša cilvēka, tāds varētu pateikt stāvoklis, kurā atrasties, uzņemoties atbildību par sevi un savu dzīvi, kas cilvēkam var apgrūtināt šādu atbildību uzņemties un
kā tā kopumā varētu izskatīties un kā sev palīdzēt varbūt pie tās nonākt, ja ir kaut kādas grūtības. Ceru, ka man izdosies atkal tā gana īsi un konkrēti šo tēmu ieskicēt, jo, protams, kā par to varētu runāt gana ilgi. Nezinu, kas tev ienāca prātā, kad es aicināju tev padomāt par tavām asociācijām saistībā ar atbildības uzņemšanos par sevi un savu dzīvi. Man personīgi nāk prātā diezgan daudz cilvēku, drīzāk neprofesionāli pazīstami cilvēki, jo tie, kas atnāk manā kabinetā, viņi jau ir gatavi uzņemties atbildību par sevi un savu dzīvi. Vairāk es šeit runāšu par cilvēkiem, kuri lielākoties manā kabinetā vai kolēģu kabinetā nenonāk, vai vismaz brīvprātīgi tur nenonāk, jo viņiem īsti problēmu nav, ja tā var teikt, vai arī vēl precīzāk problēmas viņiem ir, bet viņiem ir pilnīgi skaidrs, ka tajās ir vainojami citi cilvēki, apstākļi, kaut kas ir ārpus viņiem, un tad, kad beidzot tie visi citi tur kaut ko sapratīs un mainīsies un kļūs labāki, tad arī viņiem klāsies labāk. Ja? Tas ir tāds tipiskais raksturojums, kā domā cilvēks, kurš neuzņemas atbildību par sevi un savu dzīvi. Un man nāk prātā, liela daļa no šiem cilvēkiem tomēr jau drusku gados, un īstenībā es pat teiktu arī manos gados, nekaunēšos no tā, bet, protams, vēl arī vecāki par mani, manu vecāku vecumā, tur šādi cilvēki ir ļoti daudz, diemžēl, un tūlīt arī dzirdēsi, un droši vien jau arī šobrīd nojaut, ka tas ir saistīts ar šo cilvēku piedzīvotajām traumatizācijām, kāpēc viņi tā skatās uz dzīvi un jūtās tik nevarīgi tajā kaut ko ietekmēt. Padomju sistēma, kurā šie cilvēki ir auguši un iespējams arī lielu savu dzīves daļu pavadījuši, ir tajā diezgan spēcīga, lai atņemtu cilvēkam sajūtu par to, ka viņš savā dzīvē kaut ko ietekmē, liekot justies tikai kā kaut kāda sistēmas daļiņai, un, jā, protams, tajā bija arī ārkārtīgi daudz manipulācijas. Es negribu teikt, ka mūsdienās nenotiek manipulācijas, un tāpatās arī ir dažādas arī sistēmas, kurās mēs varam justies nespējīgāki un mums tiek atņemta tāda pārliecība par savu varēšanu, bet tomēr man liekas, ka drusku veselīgāk tā pasaule ir kļūsi, lai gan, protams, mēs te redzam dažādas iezīmes, ka varbūt atkal ir kaut kādi atkritieni. Labi, neieslīgšu tajā dziļāk, sabiedrības kopumā analīze nav varbūt mana tik spēcīga puse, vairāk varēšu pastāstīt par individuālām pieredzēm un pieredzēm ģimenes kontekstā, kas tad attiecīgi ir mana profesija, esot ģimenes psihoterapeitei, mana darba daļa. Ko tad es saprotu ar atbildību par savu dzīvi? Par sevi. Manuprāt, atbildība šajā kontekstā tas nozīmē, ka cilvēks ir gatavs iestāties par tām sekām, kādas rodas no viņa darbībām, no viņa domām, un, protams, arī no viņa bezdarbības. Tātad mēs varam izvēlēties gan kaut ko darīt, tas var būt veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi, bet mēs varam izvēlēties arī darīt neko. Ja? Tātad palikt bezdarbībā, un arī par to, ka mēs nedaram neko, īstenībā mums būtu jāuzņemas atbildība. Ja? Tas ir mūsu lēmums, kā tad konkrētajā situācijā būt un izturēties.
Ļoti svarīgi runājot par atbildību ir arī, protams, nošķirt to no vainas. Te es tagad sākšu uzņemties atbildību par to, ka man noteikti vajadzētu izveidot arī kādu epizodi par traumām un vainas sajūtu. Tas tad varētu sekot kaut kad drīzumā. Tā ir tāda atsevišķa tēma, arī ļoti, ļoti svarīga. Bet te tikai ieskicēšu, ko atbildība tas nav tas pats, kas vaina. Jo vaina tad ir jāuzņemās, ja mēs esam nodarījuši kādam kaut kādā veidā pāri un tiešām esam vainīgi, ka šim citam cilvēkam ir radušies, nezinu, fiziski, morāli, emocionāli vai cita veida zaudējumi mūsu darbības vai arī bezdarbības rezultātā, un mēs atzīstam šo savu vainu, ieraugam tur savu kļūdu, nožēlojam, lūdzam piedošanu. Tā ir vaina, bet vairāk tad par to pastāstīšu arī atsevišķi. Atbildības uzņemšanās būtu skatīties, ko tad es šobrīd varu ar to visu iesākt, un īstenībā, ja es esmu arī vainīgs, ka es kādam esmu nodarījis pāri, tad es varu uzņemties atbildību par to, ka es šo situāciju risinu, ka es gan par to, ka es palūdzu piedošanu, gan par to, ka es piedāvāju varbūt palīdzību kaut kā šīs sekas vai šos zaudējumus mazināt, kas ir radušies manas darbības rezultātā. Ja es spēju uzņemties atbildību par sevi, tad būtībā šī spēja, šī atbildības uzņemšanās par sevi ir, ja tā var teikt, tāda dziedinoša izeja no bezpalīdzības, kas ir tik ļoti raksturīga traumatizētiem cilvēkiem ar nepārstrādātām traumatiskām pieredzēm. Ja tā ir izeja, dziedinoša izeja arī no sajūtas, ka ar mani vienkārši notiek lietas vai apkārt vienkārši kaut kas notiek, ko es nekādā veidā nevaru ietekmēt, es nevaru ietekmēt savu dzīvi, es esmu pakļauts, es esmu tāds kā upuris. Te gan atkal gribu piebilst, ka pārmest cilvēkam, ka viņš ir ieņēmis bezpalīdzīgu upura pozīciju, nebūtu īsti korekti, lai gan mēs zinām, mūsdienās arī diezgan daudz tas notiek. Skaidrs, ka šī upura pozīcija tā saucamā, šī bezpalīdzība, viņa nepalīdz, un savā ziņā ir kaitīga gan pašam, gan arī citiem apkārtējiem, un tomēr tā nav absolūti brīva šī cilvēka izvēle, un tā ir radusies viņa pieredzes rezultātā, un tas ir bijis tolaik risinājums, kā tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, kādiem tūlīt arī stāstīšu. Atbildība par sevi, tas ir arī kaut kas pretējs iemācītai bezpalīdzībai, par ko arī noteikti man vajadzētu jums pastāstīt vēl atsevišķi, un gan jau, ka būs citā epizodē vēl par to. Tad, kad es spēju uzņemties atbildību par sevi, tad man ir spēks, kas palīdz parādīt, kur ir manas robežas. Protams, man ir spēks arī vispār apzināties, kur ir tās robežas. Es spēju tad arī komunicēt skaidri šīs robežas citiem, ja es spēju viņas komunicēt uz āru. Man ir arī spēks, lai es ne tikai komunicētu šīs savas robežas, sargātu šīs savas robežas, bet arī cienītu, respektētu citu cilvēku robežas. Un tur, kur nav atbildības par sevi, tur noteikti viena no tipiskajām lietām, kas notiek, mēs uzveļam atbildību par sevi citiem cilvēkiem. Citi tā tad ir vainīgi, ka ar mani ir tā, un citi ir
atbildīgi par to, lai man klātos labāk. Un šie citi var būt jebkādi citi cilvēki, sākot ar to, ka, protams, mēs šo atbildību uzveļam saviem tuvākajiem, kas ir mums līdzās, gan arī tas var būt kaut kas plašāks, kā, nezinu, kaut kādi palīdzošie speciālisti vai valdība, jā, jebkuri citi īstenībā. Kā es varētu atpazīt, ka man trūkst šīs spējas uzņemties atbildību par sevi? Tātad vienas jau parādīja, tas ir par to, ka es uzskatu, ka citi ir tie, kas var man dzīvi vai sarežģīt vai arī atvieglot, nevis es pats kaut kā to varu ietekmēt. Bet noteikti tā citu vainošana, jā, ir tāda, kas ir spēcīga šādā situācijā. Tā ir skaitā, un te atkal būs tāda lieta, kas varbūt drusku ir jānošķir. Es arī šajā raidierakstā esmu jau stāstījis par attīstības traumu un par to, cik ļoti bērnības pieredzes var ietekmēt to, kā mums klājas šodien savā dzīvē. Un tas risks ir, ka no vienas puses mēs varam iekrist tajā grāvī, ka man viss ir tik slikti tāpēc, ka man bērnībā šito nodarīja. Un jā, no vienas puses mēs nedrīkstam to noliegt, ja? Un tas otrs grāvs būtu noliegt to, un ka ar tevi tā bērnībā notika. Tas nav nekas svarīgs, tas bija sen, aizmirsti, dzīvo tālāk, piedod gala beigās, ja, dzīvo tālāk, tas bija sen, tagad ir citi laiki, tev ir citas iespējas, sāc beidzot dzīvot sakarīgāk. Ja? Tāda ir padoma, kuras reizēm mēs varbūt dzirdam, ka cilvēki viens otram dod šādā situācijā. Tas arī varbūt nebūtu īsti korekti, jo, protams, ka mēs nedrīkstam noliegt, ka tas nodarījums, kas cilvēkam tika nodarīts bērnībā, ka tas eksistēja un ka tam ir kaut kāda nozīme un iespējams arī reāls sekas šobrīd. Īstenībā ļoti daudz pētījumi parāda, ka patiešām šīs bērnībā piedzīvotās traumatiskās pieredzes, nepārstrādātās traumatiskās pieredzes var sasaistīt gan ar to, ka cilvēks dzīves laikā mokās, nezinu, ar depresiju, ar autoimūnām saslimšanām, kad viņam ir dažādi gan ķermeniski simptomi, saslimšanas, gan mentāls saslimšanas, kas varbūt tās tā līdz galam pat īsti nav izārstējamas un ir, ja tā var teikt, tādas hroniskas saslimšanas. Šo mēs nedrīkstam noliegt un padarīt notikušo par nebijušu vai mazāk nozīmīgu mēs arī nedrīkstam. Un tomēr ir svarīgi arī apzināties, lai kas tas bija, kas ar mani notika bērnībā, un es noteikti nebiju pelnījis piedzīvot to, ko es piedzīvoju, tādu attieksmi, tādu izturēšanos, tādu vardarbību vai vēl kaut kādas pavisam šausmīgas lietas. Neviens bērns to nav pelnījis piedzīvot, un tas ir briesmīgi, ka tā bija, bet šodien man ir vispirms jāatzīst, ka bija tas, kas bija, un tas nozīmēja to, ko tas nozīmēja. Un šeit arī reizēm cilvēki grib pārāk ātri pārlikt uz piedošanas sadaļu vai aizmiršanas sadaļu, bet kamēr es neatzīstu līdz galam, ko tas man kā bērnam nozīmēja un neizjūtu to un neparādu arī tā saucamajam iekšējam bērnam savu līdzjūtību tajā, tikmēr es tālāk netikšu. Nākamais solis tad ir, ka es pieņemu to, tātad pirmkārt atzīstu, otrkārt pieņemu, un pieņemt nenozīmē, ka man tas patīk, pieņemt nenozīmē arī, ka man nepatīk, vai ka tas tā nav mana attieksme par to, tas ir vienkārši, ka es pieņemu, bija tā, un tas nav izmaināms. Man pagātne bija tāda, kāda viņa bija, un es viņu nevaru šobrīd pārrakstīt. Es nevaru atgriezties ar kaut kādu, laika mašīnu tajā brīdī, kad tas notika, un piedzīvot visu to dzīvi vai situāciju no jauna.
Tātad tas man ir jāpieņem, un tad tālāk es jau varu skatīties, ko tad es šodien varu darīt ar savu dzīvi, lai man klājas labāk, lai man nav vairs šo ciešanu, lai man veselība uzlabojās, lai man dzīve ir kvalitatīvāka, lai es varu veidot labākas attiecības, lai es varu sākt uzticēties citiem cilvēkiem, lai es varu ļauties attiecībām, gal beigās arī dziedināties un piedzīvot prieku viņās. Un tā tad būs šī atbildības uzņemšanās. Ja? Tad tā viņa izskatās atzīt, pieņemt un pieņemt lēmumu arī, ko tad es daru un tad to darīt attiecīgi. Ja? Uzreiz jau arī risinājumu iedavu. Vēl viena lieta, kā tas var izskatīties, ka es neuzņemos atbildību, ka mēs vienkārši sēžam, nedaram neko, un vienkārši gaidām. Kaut kas varbūt notiks, kaut kas varbūt atrisināsies, tā kā pats no sevis. Ja, un tādā bezdarbībā gan jau kāds mainīsies, gan jau cits kaut ko izdomās, gan kāds kaut ko sakārtos, un tad jau būs labāk. Ja nebūs, tad nebūs, tad vienkārši man ir norakstīta dzīve, tāda, kāda ir, tāda jādzīvo. Ja? Tātad absolūti neticu, ka es pats tomēr varētu kaut ko ietekmēt. Un, es domāju, gan jau, ka jūs arī esat dzirdējuši, ka pat tad, ja cilvēks ir ar reāliem fiziskiem ierobežojumiem, kustību ierobežojumiem, mentāliem ierobežojumiem, dažādiem ķermeniskiem ierobežojumiem, arī tad tomēr ir viņa spēkos kaut ko savā dzīvē ietekmēt, kaut kā tomēr šo dzīvi virzīt savā labā un nebūt tikai pakļautam tajā, ko citi cilvēki darīs vai kā viņa dzīvi mainīs. Un vēl viena tāda interesanta lieta, ka iespējams arī tas, kā mēs to varam piedzīvot, ir, ka mēs nemitīgi domājam, ko es kaut kad toreiz pagātnē varēju darīt citādāk. Tātad maļam to spēli uz riņķi, kā būtu, ja būtu. Ja toreiz izdarītu šitā, tad varbūt šodien būtu tā, un ja vien es būtu izvēlējies citu partneri, vai ja vien es būtu aizgājis citur mācīties, vai ja es nebūtu pamets mācīties, vai ja es būtu aizbraucis uz citu valsti, vai ja es dzīvotu citā pilsētā, ja, vai es, un maļam uz riņķi un attīstam dažādas fantāzijas, kas īstenībā arī mūs attālina no tā, kā es šodien šeit un tagad varu uzņemties atbildību par savu dzīvi. Kāpēc cilvēkiem tad ir grūti pārņemt šo atbildību? Īstenībā divas lietas, divas atbildes ir uz šo kāpēc. Pirmkārt, bail. Un otrkārt, viņi vienkārši to vēl nemāk vai, citiem vārdiem, nav varējuši savā dzīvē iemācīties. Jo tad, kad es beidzot uzņemšos atbildību par sevi, tad es kļūšu pirmkārt jau redzamāks. Ja? Es iestāšos par sevi, es komunicēšu savas robežas, savas vajadzības, es darīšu kaut kādas lietas, kas man nāk par labu, un šādā veidā man būs daudz grūtāk pielāgoties. Un ja mana dzīve līdz šim ir balstījusies manā apbrīnojamajā spējā pielāgoties visam un visiem, un ar visiem vienmēr pa labam un bez konfliktiem, un tā kā nolasot citu cilvēku vajadzības, es varu veidot ar viņiem superīgas attiecības un tikt uz priekšu dzīvē, ko es, protams, varu tāpēc, ka es vairs nejūtu savas vajadzības un neesmu kontaktā ar viņām, tad šajā mirklī, ja es uzņemšos atbildību par sevi, man būs jājūt savas vajadzības, man jāiestājas pa viņām, un es vairs nevarēšu tā pielāgoties. Un kas var notikt? Var notikt, ka tiem citiem cilvēkiem es vairs tik ļoti nepatīku, ka viņi pēkšņi vairs negrib ar mani varbūt būt kopā, ka viņi kaut kā novēršās, vai vienkārši ir konflikta situācijas, no kurām man pēc būtības ir bail, jo es vispār nezinu, kā izturēties konflikta situācijās un kā viņas risināt.
Un vēl viena lieta, man ir bail arī no tā, ka tad es uzņemšos atbildību par sevi un darīšu lietas, kuras es pats izdomāju, ka man ir jādara un jādara tai manā veidā. Tad, ja man kaut kas nesanāks, tad tā būs arī tā mana atbildība par manām kļūdām. Un ja es negribu redzēt šīs savas kļūdas, ja es nezinu, ka es varētu izturēt to, ka es varu arī kļūdīties, tad es labāk nemaz neuzņemos atbildību. Ja? Tātad bail. Un, protams, ka tās bailes atkal nāk no šīm agrīnajām pieredzēm, kur es nedrīkstēju paust savas vajadzības, es nevarēju arī uzticēties savam spēkam, jo tam vienmēr bija sliktas sekas, ja citi cilvēki tad no manis novērsās, viņi mani kaunināja par to, ja es iestājos par to, ko es tagad gribu un kas man ir vajadzīgs. Ja? Iespējams, ka jūs arī esat dzirdējuši, un varbūt vēl tagad dzirdat, ja mazs bērns kliedz gribu, man vājāk iedod vai izdari, ka, protams, tas nenozīmē, ka viņam vienmēr uzreiz ir jāapmierina šī vajadzība, bet ar cieņu pret šo vajadzību vajadzētu izturēties, bet ir daži vecāki vai apkārtējie, kur sāk viņu par to kaunināt. Ja viņi saka, nevar visu vienmēr gribēt, kas tad tagad būs, ja? Gribu līdz tāds. Tātad tas ir slikti gribēt, kas, protams, nav patiesība. Gribēt nav slikti. Vienkārši ir jāsaprot, ka vienmēr tu nevar visu dabūt to, ko tu gribi. Bet bieži tu varētu dabūt to, ko tu gribi. Tātad gribēt pēc būtības ir labi, bet tā spēja citreiz mums tiek laupīta jau diezgan agrā bērnībā. Ja? Mēs tiekam kritizēti par to, ka mēs kaut ko gribam. Un vēl viena lieta, ko es jau arī esmu stāstījis šajā raidierakstā iepriekš, ka ir bērni, kas ir spiesti ļoti, ļoti agri uzņemties atbildību paši par sevi, jo vienkārši tur nav neviens cits pieaugušais, tur vispār nav tādu pieaugušo, kuri pilnvērtīgi uzņemtos atbildību par šo bērnu, un dažos gadījumos vēl arī šim bērnam ne tikai par sevi ir jāuzņemas atbildība, bet arī vēl par kādu citu ģimenes locekli, tā skaitā varbūt par saviem vecākiem, brāļiem, māsām, kur ir, ko mēs tad saucam jau par parentifikāciju, tātad ir apgrieztas šīs rūpes, nevis vecāki rūpēs par bērniem, bet bērni par vecākiem, un tiešām jau pavisam maz bērni šo var apgūt, ja tas ir nepieciešams, ja tur nav pieaugušā, kas uzņemtos atbildību. Ja? Bet kas notiek? No vienas puses liekas, redz, ja jau bērns no agras bērnības ir mācīts būt tik atbildīgs, ka viņš pat ir uzņēmies atbildību par savu mammu un tēti, brālu un māsu, lai gan viņam varbūt ir, 5, 10 vai 12 gadi. Tad jau viss kārtībā, tad jau viņš ir nobriedis un pieaudzis savai dzīvei. Nebūt nē, jo šie ir cilvēki, kuri iemācās, ka rūpes nozīmē rūpes par citiem, nevis rūpes par sevi. Un viņi meklē sev apkārt intuitīvi cilvēkus, par kuriem rūpēties. Viņi rūpējas par šiem cilvēkiem un reizēm dara to pat pārspīlētā veidā un pat daudz un arī nelūgti viņi to dara, bet par sevi rūpēties viņi vispār neprot, nespēj, jo viņi nezina, kāda vispār ir sajūta, jo viņi nav to piedzīvojuši, ka kāds būtu parūpējies par viņiem. Respektīvi, ja man bērnībā nav bijusi tāda pieredze, ka kāds pieaugušais par mani parūpējas un man nav tas jādara un es varu atslāpt šo rūpju tādā aizvējā, ja? Es varu paļauties, ka tur ir pieaugušais, kas visu atrisinās, izdarīs, kurš man iedos to, kas man ir vajadzīgs. Tā nav mana atbildība, tātad es varu atļauties būt bērns un es varu būt arī atslābis, ja man nav šī pieredze, tātad es neprotu nemaz atslābt, es protu tikai saspringt un rūpēties, tad es to arī turpinu darīt šādā veidā, gūstot arī drošības sajūtu. Tātad es saistu šo rūpēšanos ar drošības sajūtu, un tādas īstas rūpes par sevi man neeksistē un ir kaut kas nesaprotams. Un gan jau, ka jūs paskatīsieties apkārt uz, mammām, vecmāmiņām,
kurām tas mēdz būt īpaši raksturīgi, ka jūs aizbraucat varbūt pie viņām ciemos un skatāties, ka tik ļoti noderētu, ka viņas paši par sevi kaut kādā veidā parūpētos, un viņas to vispār nedzird, ja jūs to sakat, jūs viņām uzdāvinat varbūt kaut kādas dāvanu kartes, lai viņas, nezinu, aiziet uz masāžu vai pie kosmētiķa vai pie friziera vai uz spā aizbrauc vai kādā ceļojumā, un arī to viņas īsti neprot pieņemt, viņas neizmanto šīs dāvanu kartes, viņas izvairās no tā, viņas atdod kādam citam, bet tajā mirklī, kad viņas tā kā ieraug, bet tev vajadzētu, es nezinu, izgludināt šito vai izmazgāt šito, un vai tu esi ēdis, reku man 7 ēdieni sagatavoti jau priekš tevis, tajā brīdī viņas tā kā atdzīvojas, tur viņas pēkšņi jūtas labāk, drošāk, ja, jo rūpēšanās ir tas, ko viņas māk ļauties rūpēm, viņas nemāk, diemžēl, ja, tā tas ir, un tāpēc arī, lai cik ļoti liekas, viņas taču visus vienmēr ir aprūpējušas, un kur vēl pieaugušāks cilvēks, tā nav patiesība. Iekšēji viņas galīgi nav pieaugušas, viņas īstenībā ir, joprojām funkcionē no tāda neaprūpēta bērna pozīcijas. Lūk, domāju, ka gan jau tev arī nāk prātā kāds tev apkārt, kurš joprojām neprot uzņemties atbildību par sevi un savu dzīvi. Diemžēl mēs nevienu nevaram piespiest to darīt, mēs nevienu nevaram pārliecināt to darīt, mēs nevaram pierādīt, ka viņam tas būtu vajadzīgs. Mēs varam rūpēties pirmkārt katrs par sevi, rādīt piemēru, ka tā tas izskatās, kad kāds rūpējas par sevi, neļauties tam, ka mums tas tiek pārmests vai ka mūs kaunina par to, kā tu tā var atļauties, paskat, kur tev vajadzētu taču par bērniem padomāt, bet tu tagad izdomā pat uz masāžu aiziet, ja? Nē, ja es neaiziešu uz masāžu, es nevarēšu arī par bērniem parūpēties, tātad turpināt iestāties pa sevi, rādīt šo piemēru arī apkārtējiem, kuri varbūt to nesaprot un nezin, un mazliet arī tomēr uzticēties un ļauties tam, ka katrs jau dziedinās savā tempā un veidā. Un jā, atgādini, ja tu atpazini sevi, tad tie 3 soļi ir tie, kuri ir nepieciešami. Atpazīsti, atzīsti, ja, tātad tas ir pirmais, pieņem to, ka ir tas, kas ir, un tad tālāk lem, ko ar to darīt un rīkojies. Piemēram, ja tavs ķermenis signalizē, ka viņam neklājas labi un ir kaut kādi simptomi, kas tev rada ciešanas, es nezinu, kaut kādi miega traucējumi varbūt, vai kaut kādi tiki, vai kaut kādas tam līdzīgas problēmas, tad pirmkārt atzīsti, ka tas nav vienkārši tāpat, ka tavs ķermenis ar tevi runā un signalizē, ka viņam ir kaut kas par daudz un par grūtu, pievērsies viņam ar labvēlību. Tālāk tad pieņem, jā, šobrīd viņš ir šajā pārslodzē, kurā tad attiecīgi šie simptomi ir parādījušies, un viņam iespējams jau kādu laiku nav klājies labi, jo parasti tomēr tas nav pirmais, kā viņš signalizē, ka viņam kaut kas ir par daudz. Un tālāk uzņemies par viņu atbildību, aprūpējot viņu, dodot viņam nepieciešamo atpūtu un cita veida rūpes, kas varētu palīdzēt šādā situācijā. Apmēram tā tas darbojās. Es ceru, ka tev ir mazliet idejas, kā tu varētu palīdzēt sev, ka tev ir arī mazliet skaidrojums tam varbūt, kas tad notiek tur ar tiem cilvēkiem tev apkārt, kuri ņemās un vaino citus un gaida no citiem un bezjēdzīgi nepieņem arī palīdzību varbūt, ko viņiem piedāvā. Jā, es pacietīgs ar sevi un ar viņiem, lai tev izdodās, un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.